Jelgavas pils aulā 6. reizi izskanējis LLU studentu pašpārvaldes rīkotais pateicības koncerts ar devīzi "Tu esi mans draugs", simboliski parādot studējošo un mācību spēku savstarpējo attiecību būtību. Vakar vadītāji koncertu atklāja ar fakultāšu krāsu raksturošanu. Paskaties, šovakar atkal par mūsu skaisto pili ir uzplaukusi varavīksne. Bet vai tu zini, ko nozīmē visas pils varavīksnes krāsas? Sarkanā krāsa, darbība, dedzība, kaisma, uzvaras alkas un mīlestība. Tumši zilā, zināšanas, neatlaidība, patiesība, veiksme, panākumi. Ar priekšnesumiem "Tu esi mans draugs" apmeklētājus priecēja LLU pašdarbības kolektīvi, sieviešu koris Liepa, jauktais koris Rīti, vīru koris Ozols, kā arī tautas deju ansamblis Kalve un deju kopas Kalve. Savukārt starp pašdarbnieku priekšnesumiem studenti izpildīja īsas teatralizētas etīdes no kinofilmām, kas pielāgotas augstskolas videi. Tā piemēram, limuzīns Jāņnakts krāsā aina ar lāsmiņas uznešanu kalnā pārtapa par studentu uznešanu fakultātes 4. stāvā. Vēla kalpu motīvs tika izdziedāts 3 studenti cēlās kaujai dziesmā, bet sprīdīša motīvs noslēgumā tika izmantots paldies vārdu teikšanai. Pasākuma noslēgumā ar dziesmām uzstājās studenti Diāna Berģe, Jānis Tumpelis, Ance Vīgante un Ilze Tropa, bet īpašu pārsteigumu sagādāja Normunda Rutuļa dziedājums, kurš piedalījās arī pirmajā pateicības koncertā 2006. gadā.